Vecumnieku novada Misas ciematā pasta nodaļa ir bijusi kopš neatminamiem laikiem, taču šodien tās ieejas durvis graznos sēru lentītes. Pasta nodaļas priekšniece pēdējā darbdienā pirms Ziemassvētkiem saņēmusi dāvanu – rīkojumu par pasta nodaļas slēgšanu no 20. janvāra, jeb, kā saka Latvijas pasta vadība, pievienošanu vecumnieku pasta nodaļai. Katru dienu man nāk un tantes raud. Pat vienu dienu bija tā, ka viena bija sakriņķējusies tā, ka viņai ātro palīdzību sauca. Jo maksājums, kur uz vecumniekiem, tas ir šausmīgi sarežģīti. Par ceļu ir jāmaksā, autobusi iet reti, tas nav reāli. Конечно, совсем нереально. Neraugoties uz to, ka Misas ciematā dzīvo vairāk nekā 700 iedzīvotāji un pasts ir vienīgā vieta, kur iespējams norēķināties par elektrību, gāzi un telefonu, Bodnieku pasta nodaļa esot nerentabla, kas arī ir galvenais iemesls tās optimizācijai. Latvijas pasts skaidro, ka iepriekš sazinoties ar vecumnieku pasta nodaļu būšot iespējams vienoties ar pastnieku, kurš maksājums pieņems. Neiedzīvotājs ne uzņēmējus šāds piedāvājums neapmierina, tāpēc garajās svētku brīvdienās savākti vairāk nekā 200 iedzīvotāju paraksti ar aicinājumu Latvijas pasta vadībai šo lēmumu pārskatīt. Atbilde vēl tiekot gatavota un mazs cerības stariņš vēl ir. Tur ir iespējams, protams, kad kopīgi gan pasta pārstāvji ar šis pašvaldības pārstāvjiem izskata un pārunā tās iespējas, kāds būtu, piemēram, šo pasta nodaļu nepievienojot vecumnieku pasta nodaļai. Bet tad tas ir katrs gadījums individuāli, tas ir jāskata, un es jums uzreiz nemācēšu atbildēt, kāds tur varētu būt tas gala lēmums. Pašvaldības vadītājs par pasta nākotni uzzinājis tikai no uzņēmēja, kuram piedrošajās telpās tas atrodas. Es neuzskatu, ka mēs varam izlemt jautājumus viņu vietā, bet katrā ziņā mēs varējām vienoties, kādā veidā tas darbs tiks organizēts turpmāk vecumnieku novadā un vecumnieku pagastā. No 20. janvāra vecumnieku pagastā tiek optimizēta arī Umpārtas pasta nodaļa, bet jau no 15. datuma sūtījumi Misas iedzīvotājiem tiks piegādāti motorizēti, un bezdarbnieku rindas tādējādi papildinās vēl 6 cilvēki, jo pieņemto vadības piedāvātās darba iespējas Ventspilī, Liepājā vai Daugavpilī pastniecības neuzskata par iespējamām.